Skatītāji, marta mēnesī notika ļoti spraigs balsojums, un par to parūpējāties tieši jūs, balsojot par savām mīļākajām dziesmām. Un rezultāti patiešām mainījās katru dienu, katru stundu un pat katru minūti. Vissīvākā cīņa notika starp grupu Galaktika un Oranžā kora meitenēm, un otrā frontē bija Dzintars Čīča. Bet tomēr noslēgumā ar 29 balsīm uzvarēja grupa Galaktika ar Oranžā kora meitenēm un dziesmu Kopā tik un tā. Tieši tāpēc viņiem pavasarīgi sveicieni no mums, Dzintara dziesmām un Amigo. Ziedi un, protams, mūsu tradicionālais skanīgais instruments. Vakarā, kad diena beidzās, mana sirds pie tava steidzās. Šai vakarā mēs būsim kopā tik un tā. Aprīlis ir atgriešanās mēnesis, un varēsiet balsot par 9 dziesmām, kuras jums ir bijušas mīļas, bet nav vēl iekļuvušas pusfinālā. Esmu saskaitījusi visas balsis, izdalījusi ar nedēļu skaitu, cik ilgi šīs dziesmas ir bijušas mūsu aptaujā, un esmu izveidojusi 9, un tā ar 1. kārtas numuru Roja un dziesma par draugiem. Caur zvanu skaņām smiekli viegli plīst, un pirmo draugu sauciens nāc mums līdz. 2. kārtas numurs Mākoņu stūmējiem un dziesmai Gala pietura. Līdz gala pieturai un mazliet tālāk mūsu trolejbus abus aizvedīs. Tur kontrolieris gaidīs un ceļu māju parādīs. Ar 3. kārtas numuru piedalās Loreta Livča un dziesma Tava svētku diena. Loreta mūsu aptaujā pabija tikai mēnesi, bet savukārt nedēļas balsojums bija ļoti liels. Svētku diena, vēlot laimi mēs uzsaucam, lai skan. 4. kārtas numurs Lauku muzikanti un dziesma Nemodini mani. Saule loga šķirbā jau glūgi, atkal jauna diena klāt. Tā var notikt tikai vienmēr, un vienmēr tu taču zini. Kādam vajag mūdināt sāk, kad sapņi skaistākie nāk. Balsot varēsiet turpināt arī par Aivaru Birzmali un dziesmu Bruņinieks, viņam 5. kārtas numurs. Mēs toreiz skrējām ātri, un tētis ķēra mūs. Es paslēpos zem gultas, un saucu meklēt vari tu. Man rīt būs 5 gadi, un es beidzot sapratu, ka tētis nenāks mani meklēt, lai kā es gaidītu. Ar 6. kārtas numuru Tērvete un 17 Matadatas. Viņi mūsu 3. sezonas aptaujā ir no paša 1. mēneša. 17 maziem bērniem, katras Matadatas smailē, reizēm sajūku es prātā, katrā skatā, nāk no ekrāna uz mani, aktrises ar Matadatām. 7. kārtas numurs Zaļā galma kapelai un dziesmai Nenovērs smaidu. Lai kā es cenšos labāks kļūt, mana reizē nesanāk. 3 soliši uz priekšu iet, bet viens nāk atpakaļ. Skatītāji, jums visas iespējas iebalsot pusfinālā arī Laimas muzikantus un dziesmu Tur aiz viņiem kalniem. Viņiem 8. kārtas numurs. Un vēl aprīlī ar 9. kārtas numuru Gunārs Meijers un dziesma Māmiņai. Kas to var dzirdēt, kas skan mātes sirdī? Tik viņai zināms tas un pareģots.
skatītāji nobalsot par jums jau labi zināmām dziesmām varēsiet sākot no svētdienas 12. Zvanot pa tālruni 807 00 000. Balsojums bez maksas, bet nobalsot varat tikai vienu reizi dienā. To pašu varat izdarīt arī Dzintaru dziesmas LV mājaslapā un Draugiem LV lapā Amigo sadaļā. Bet jau nedēļu pirms Jāņiem, 18. jūnijā, Amigo Dzintaru dziesmu finālā tiks noskaidrota šī gada labākā dziesma. Koncerts šogad norisināsies Jelgavā, Pasta salā. Turklāt ik vienam būs iespēja vērienīgo un krāšņo brīvdabas koncertu baudīt klātienē. Dziesmu aptauja norisinās jau 3. sezonu, un tā ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem mūzikas pasākumiem Latvijā. Biļetes jau pārdošanā. Uz tikšanos! Atā!